Individuāli Latvijā mēs drīkstam medīt visas medījamo dzīvnieku sugas tajos termiņos, kas ir atļauti medību noteikumos. Un individuālās medības no mednieka prasa ļoti lielu iedziļināšanos gan dabas procesos, dzīvnieku uzvedībā, ļoti labi jāiepazīst savas medību platības. Tāpēc tagad apskatīsim dažus svarīgākos elementus, kurus mēs ņemam līdzi individuālajās medībās. Tātad mednieka apģērbs vai maskēšanās, kuru mēs izvēlamies, būs atkarīga no sezonas un izvēlētā medību veida. Bet šeit jāatcerās divas galvenās lietas. Tātad rokas un mūsu seja ir šie divi baltie plankumi, kuri mūs nodos pirmie. Tāpēc vienmēr ir jāpadomā par to, kā nomaskēt savas rokas ar cimdiem un kā nomaskēt savu seju, it sevišķi, ja mēs iesim uz pīiešanu. Otrs svarīgākais mednieka palīgs būs statīvs. Statīvs, kur mēs izmantojam jau situācijā, kad esam gatavi medīt dzīvnieku. Un šodien statīvi ir pieejami daudz un dažādi. Vienas kājas, šeit ir 2 kāju, varbūt pat 3 kāju. Mans ieteikums, jebkurā gadienā, kādu statīvu jūs nebūtu izvēlējušies, šautuvē obligāti trenēties un izdarīt vairākus šāvienus no tām pozīcijām, kuras jūs domājat izmantot arī reālajā medību situācijā. Jo labā roka mums vienalga paliek brīvi stāvoša. Tas nozīmē, ka šāviens nav pārāk drošs un stabils, kā tas būtu no medību torņa. Tātad, ja izmantojat statīvu, noteikti trenējieties no viņa šaut. Vēl viens lielākais palīgs medniekam individuālajās medībās noteikti būs binoklis, kurš vienmēr būs līdzās medniekam un noderēs mums kā gaidas medībās, tā jebkurā citā individuālā medību veidā. Trešā lieta, kas man ir kabatā vienmēr, tas ir neliels tālmērs, ar kuru es varu noteikt attālumu un, zinot sava ieroča balistiskos rādītājus, veikt precīzi šāvienu. Tagad ķeramies klāt pie mugursomas satura. Pati mugursomas izvēle manā gadienā vienmēr ir labi noderējusi soma, uz kuras var ērti arī atsēsties. Jo individuālās medības paredz to, ka mēs varam būt mežā iespējams pat visu dienu, pienākt atrast skaistu vietiņu un vakarā atsēsties uz gaidi, tālāk soliņš mums vienmēr labi nodara. Tātad lietas, bez kurām mednieks neiet ārā no savām mājām, ir, protams, medību naži. Man parasti somā tādi ir 2, kur vienu es lieku un turu sev pie jostas klāt, izmantojams gan dīrāšanai, gan smalkmaizīšu sagriešanai. Un otrs nazis, kurš jau specifiski ir domāts dzīvnieku vēdināšanai un pēc tam dīrāšanai. Ļoti labi nodara un vienmēr ir noderējis tāds te neliels zāģītis, kur arī, ja mums vajag lauka apstākļos izvēdināt dzīvnieku, tad ar to var ērti atzāģēt vaļā vietas, kurām mums ir jātiek klāt. Protams, vienmēr somā ir papildus munīcija. Viena būs mums kaut kur tuvāk vai uz ieroča, bet papildus munīcija būs vienmēr arī somā. Garākā medību procesā, protams, mūsu naži var palikt neasi, tāpēc somā vienmēr ir līdzi arī kāda dimanta galodiņa, ko uztrīt nazi. Un, protams, mūsu individuālās medības bieži vien var ievilkties vēlā naktī, tāpēc lukturītes ar rezerves baterijām arī ir obligāts nosacījums. Ļoti svarīgi medniekam ir rūpēties arī par savu veselību. Tālāk aktīvās austiņas ir manā somas komplektā un sevišķi sežot uz gaidi, turnītī, ļoti labi nodara, pastiprina skaņu un, protams, šāvienu brīdī aizsargā mūsu ausis. Obligāts aksesuārs pilnīgi visās medībās ir medību striķītis. Dzinējmedībās mēs ar to varam paņemt kādu pieklīdušu sunīti, mēs varam izvilkt dzīvnieku ārā, un tādi manā komplektā vienmēr ir vairāki, kur es šo ar speciālo paplatinājumu izmantoju dzīvnieka vilkšanai, un ir ļoti ērti vienam pašam ieāķēties dzīvniekā. Zāģīts arī ir lieta, kura lieta nodara, kādreiz sagatavojot varbūt tās savu medību vietiņu. Katrā ziņā instruments, kurš neaizņem daudz vietas un vienmēr ir bijis manā medību somā. Pārvietojoties individuāli, mēs bieži vien varam nonākt situācijā, kad mums ir jāšķērso kāds medību apgabals, kurš varbūt tās nepiedara mūsu kolektīvam.
Tāpēc ļoti labi nodara šāda te viegla pārvietojamā ieroču somiņa, kurā mēs varam ielikt savu ieroci iekšā, pāriet pāri laukam, ar kuru mums iespējams nav līgums, un tālāk turpināt savas individuālās medības. Maskēšanās tīkls arī ir vēl viens no aksesuāriem, jo individuāli medījot mēs varam nonākt situācijā, kur mums pēkšņi ir jāizveido sev labvēlīga noslēpta vide. Tātad šāds maskēšanās tīkls mēs jau varam piemaskēt, ja vajag savas kājas, savu vietu un kļūstam daudz labāk un neredzamāki. Un visbeidzot, pavisam vienkārša lieta, bet bieži ļoti noderīga lieta ir celpānu maisiņš. Tātad esam nomedījuši individuālu dzīvnieku, mums viņš ir jāizveidina turpat mežā, un aknas, sirds, tās lietas, ko mēs gribam paņemt līdzi, lai nepiesmērētu somu. Tātad to mēs saliksim celpānu maisiņā, ieāķēsim dzīvnieku savā medību siksnā un vilksim ārā. Medījot individuāli ir jāatcerās varbūt pati galvenā lieta. Vējš var būt mūsu draugs un mūsu lielākais ienaidnieks. Tātad par to vienmēr ir jādomā, kā mēs pārvietojamies, kā vējš iepūtīs, kur dzīvnieki mūs varēs sajust. Šajā informatīvi izglītojošā filmā mēs uzzināsim par medībām ar slazdiem, mācīsimies atdarināt dzīvnieku balsis, bet tagad par medību suņiem. Latvijā, principā FCI klasifikācijā suņus iedala 10 grupās. Medību suņu grupas, varētu teikt, ir 3. grupa terjeri, 4. grupa takši, 5. grupa 2. apakšnodaļa ziemeļu medību suņi, 6. grupa dzinējsuņi, 7. grupa putnu suņi, 8. grupa retrīveri, kur iekšā ir gan labrador retrīveri, gan spanēli, un tad ir 10. grupa kurti. Vēl jāatzīmē 0. grupa, tātad vēl neatzītās šķirnes, bet kuras ir samērā jaunas šķirnes, kas ir procesā un varbūt pēc gadiem tiks apstiprinātas un iekļausies kādā no šīm 10 FCI grupu. Kādā daļā. Latvijā dotā mirklī medniekiem aktuāli un arī populāra ir Krievs panēlis no šīs 0. grupas, kā arī Latvijas dzinējsuns arī ir 0. grupā. Nav viena tāda šķirne, kas būtu piemērota pilnīgi visam. Tāpēc ir ļoti svarīgi pašam medniekam tikt skaidrībā, kas ir tās medības, ar ko viņš visbiežāk tālāk nodarbosies. Un, kas ir otrs ļoti svarīgi, kādi ir plānotie suņa turēšanas apstākļi. Vai es plānoju suni turēt voljērā, vai es plānoju, ka viņš ir man kā ģimenes loceklis kompanjons, vai mājās ir mazi bērni. Līdz ar to no tā ir atkarīgs izvēlamies šķirni tādu, kura, ja mēs turam mājās, mums ir nepieciešams, lai mājās ir miers, lai mājās ir laba sadzīvošana. Laba sadzīvošana, ja ir vairāki suņi, tas savu suņu starpā. Ja ir mazi bērni, tad lai ir laba sadzīvošana ar maziem bērniem. Un tad atkal, tas šķirņu loks savā ziņā mazliet sašaurinās, un mēs varam atkal izvēlēties piemērotāko šķirni arī savai ikdienai. Tā kā principā ir 2 aspekti. Viens aspekts ir tīri medību aspekts, otrs aspekts ir ikdienas aspekts, dzīve kopā ar suni, dzīve ģimenē kopā ar savu čerkājaino medību biedru. Ja mēs vēlamies sev iegūt tīršķirnes medību suni, tad, protams, tīršķirnes suns būs tas, kuram ir izcelsmes dokumenti. Un izcelsmes dokuments sunim ir ciltsraksti. Tātad arī pēc Latvijas ministru kabineta noteikumiem šķirnes suns ir tas, kuram ir šie ciltsraksti, kuros var redzēt 3 pakāpju vecvecāki, tātad visu viņu senčus, kā arī ir norādīts īpašnieks, ir reģistrēts mikročips, ir arī atzīmēts audzētājs. Otrs dokuments ir veterinārā jeb lolojuma dzīvnieku pase, kas, protams, arī ir dokuments, kurā praktiski mēs redzam vakcināciju. Tā ir tā reālā praktiskā puse. Līdz ar to pēc būtības, ja cilvēks iet uz medībām, viena lieta ir
ka tātad medību vadītājiem ir jāzina, ka šis suns ir ar ciltsrakstiem, un tas ir medību šķirnes suns, un otrs ir jābūt līdz veterinārai pasei, lai redzētu, ka, ja gadījumā kaut kas, suns ir vakcinēts un atbilst tātad medību noteikumiem. Medniekam ir jāsaprot, ka iegādājās medību suni uz 11 gadiem. Pats sākums ir jāapzinās, ka šī nav mirkļa iegriba, ka mēs iegādājamies kompanionu, kurš noteiktu dzīves posmu būs kopā ar mednieku. Un ir jābūt skaidram, ka būs laiks, ko atlicināt, tā teikt, arī sunim ārpus medībām. Tas ir ikdienā staigāt, nodrošināt fizisko slodzi, nodrošināt apmācību, nodrošināt kvalitatīvu uzturu. Var sakot, vai mēs esam gatavi investēt arī savu laiku savā medību partnerī ārpus tām lietām, kas ir tīrās medību lietas. Medību suņu šķirnes suņi ir ar spēcīgu raksturu. Spēcīgs raksturs nozīmē to, ka viņi ir ar savu domāšanu, un medībās ir bieži vien nepieciešams, ka suns pats pieņem lēmumu. Ko tas nozīmē mūsu ikdienā? Tas nozīmē, ka viņš to savu lēmumu labprāt arī pieņems mājās, un labprāt arī to savu lēmumu pieņems, tā teikt, ikdienas situācijās. Tāpēc, lai mēs varētu labi ar savu čerkājaino draugu un palīgu dzīvot kopā, mums ir nepieciešams, lai viņš nepieņem nepareizus lēmumus. Tas ir nedemolē māju, negrauž apavus, nerauj aizkarus nost, var sakot, nedara tādas lietas, kas nebūtu nepieciešamas. Kāpēc suns bieži vien uzvedās, teiksim, barbariski tā nosacīti? Tāpēc, ka viņam var ārpus medību laika ikdienā pietrūkt fiziskās un emocionālās slodzes. Tāpēc nedrīkst pa zemu novērtēt arī to, ka ārpus fiziskās slodzes, teiksim, izskriešanās vai, teiksim, aporta pienešanas kaut kādām spēlēm, ir nepieciešama arī emocionālā slodze, ko nodrošina suņa apmācība. Bieži diskutēts jautājums ir, cik daudz, teiksim, medību sunim, cik viņam jābūt ir paklausīgam. Atbilde ir vienkārša. Viņam ir jābūt kontrolējamam. Sunim, atšķirībā no cilvēka, ir grūti koncentrēt ilgstoši uzmanību uz kaut kāda vienas lietas pildīšanu. Pieņemsim, ja mums ir komanda sēdi, un mēs vēlamies, teiksim, vienalga vai guli, un mēs vēlamies, lai suns to izpilda pusminūti vai minūti, tas viņam prasa lielu iekšēju sasprindzinājumu, tāpēc, ka dzīvnieka dabā nav ilgstoši koncentrēties, teiksim, uz kaut ko abstraktu. Ja ir medījums, tā ir cita lieta, bet, teiksim, komanda, tā ir abstrakta lieta. Un, ja mēs veicam paklausības apmācību un sunim ir šī ilgstošā koncentrēšanās uz kaut kādas komandas izpildīšanu, tas arī viņu nogurdina fiziski. Ne tikai emocionāli, ne tikai mentāli, bet tas arī viņu nogurdina fiziski. Un tāpēc, teiksim, šādiem aktīviem medību suņiem ir jāparedz, ka mums būs laiks ar viņu nodarboties ikdienā arī ar šīm paklausības apmācībām. Medību šķirņu suņu pārbaudas notiek, un atkarībā no grupas viņas notiek regulāri. Vismaz Latvijas Kinoloģiskā federācijā tiek rīkotas pārbaudas gan alu suņiem, gan putnu suņiem, arī laikām, un, teiksim, 5. grupas tie ir zviedru aļņu suņi, norvēģu pelēkaļņu suņi, tiem notiek pārbaudas pa meža cūkāplokā. Līdz ar to medniekam ir skaidrs, ja suns ir ar šādu darbu pārbaudi, tātad viņam ir šīs elementārās iemaņas prasības, kas ļoti palīdzētu medniekam medībās, jo suns ir viņa partneris medībās. Jo biežāk katru gadu aizbraucot uz mežu, tu saproti, kas mežā notiek. Tur bauro, tur bauro, tur bauro. Tu tā, tur ir jauns bullīts. Šis jau ir tāds pieaugušāks. Šitas bulls ir kopā ar govīm. Nu tā, aptuveni, ja. Un šitas ir baigi agresīvi noskaņos, grib sisties tur, ja. Respektīvi, tu jau tā plus mīnus saproti.
Skaidrs, ka nav viss vienādi nenotiek. Katram bullim ir savi balss tembri, savas balsis un tā tālāk un tā joprojām. Tāpat kā cilvēkiem. Visi mēs nerunājam vienā tembrā, vienā valodā un vienādi. Ja? Dažādas tās valodiņas un tā, bet tie pamatiņi jau ir. Ja? Vai viņš izrāda agresiju, un tad viņš jauns bulls, tad viņš principā, tur kādu viņš to skaņu izdod, jau tas nav balss lūzums bijis. Tādā veidā tas notiek. Un tad pienākot pie meža, ko mēs darām mežā? Mežā mēs nemēģinam atdarināt to rūcošo nopietno bulli. Ja? Tā ir galvenā lieta, kas jāatcerās. Es saprotu, ka visiem gribās rūkt. Visiem gribās parādīt, ka viņš ir rīktīgs bullis, ka viņš arī prot atdarināt to. Mēs runājam par medību procesu. Ja mēs gribam ieiet iekšā, pietuvoties bullim, viņu nomedīt, mēs neatdarinam nopietnu rīktīgu bulli. Riestā mēs parasti mēģinam izmantot jaunu buļļu balsi. Aptuveni viņa ir tāda. Un tad pastāstīšu, kurās brīžos, kad ko darīt. Un tāds mazā dziesmiņa. Nav rūkoņas, nav šis te. Mēs nerūcam, nav vibrācijas. Viņi ir mierīgi ar tavu balsi. Zilbējums ir tā kā auā, auā, tā kā auā, nu nosacīti, ja. Tāds vienkārši zilbējums, viss. Principā medībām vairāk neko nevajag. Jautājums ir, kā ar veco bulli cīnīties. Nu, tur ir visādi stiķi un triki, ja, bet tas ir grūts, sarežģīts process. Katram bullim ir nosacītā sava teritorija, savs nosacītais aplis, kur viņš apstaigā, kurā viņš dzīvo. Ja tu esi ārpus viņa apļa, viņš pie tevis nenāks. Ja tu esi iekšā aplī, iespējams, viņš var pienākt. Bet galvenais, ko mēs darām, mēs ejam klāt pie buļļa. Ja, tā ir tā galvenā štela. Un, lai neradītu liekas aizdomas, mēs iebaurojamies vēl kā jauns bulls un nākam klāt. Tādējādi tas var radīt gan interesi tam bullim, tam vidēji vecuma bullim, kas tur ir spēcīgiem. Tas var viņu arī sakacināt, ja viņš ir riktīgā riezes dūlumā, ja viņš nāks cīnīties. Protams, ir vēl daudz kaudze faktoriem, kas jāņem vērā, tās pašas govis, ja, kas viņu sargā. Ja. Apģērbs, smakas, vējš. Šis viss ir tas, kas ir jāzina, kas jāņem vērā vienkārši, ka te uz mežu. Nu, tieši tik vienkārši. Mēnes fāzes vēl, vēl visādas lietas. Jo šis, ko es rādīšu, tas ir tāds nosacīti ieskats. Mēs tikai bišķiņ pieskaramies tam, kādā veidā tas tiek darīts. Baurošana ir jāapgūst individuāli pašam, gan mājās, gan arī atnākot uz kursiem pie mums. Tikai tā. Ja? Mēs apgūstam, strādājam. Tas nav viens dienas jautājums. Tāds jauns. Varētu būt mierīgs, pieaudzis bulls. Šo disciplīnu sauc par uzvarētāju saucienu. Viņa ir īsa, konkrēta, bet nu tāda. Un tāds uzvarētājs sauciens. Tad ir tā saucamais disciplīna, kur ir, es viņu parādīšu īso versiju, kur ir bulls kopā ar harēm. Viņš iznāk ārā sākumā, tad viņš pasaka, ka viņš ir ieradies. Būs viens brīdis, kad viņš kaut kāds jaunos bullēns bišķiņ dzīs projām. Tad viņš padzenās govis, un tad viņš parādīs, ka viņš ir dominantais bullis. Tāds īsā versija. Principā, visi, kas vēlās, sazinieties ar mūsu Stalbriežu pieborotāju klubu, ar mani personīgi.
iemācīsim, parādīsim, pastāstīsim. Trubas arī mēdz būt dažādas, jā, instrumenti ir dažādi, bet jāsaprot, ka visu to, ko mēs darām ar balsi. Jā, tā ir tikai truba, kas rezonē bišķiņ to balstiņu. Ūdensputnu medībās ir 2 veidu svilpes. Šī te ir barošanās. Un ir šāda te. Kad niknais pīļtēviņš izaicina pārējos. No medniekiem, kuriem nav savu medību suņu, kurš ir apmācīts iznest ūdensputnu, ir jārīkojās labākajās mednieku tradīcijās. Pašu spēkiem jānes ārā. Vienu vecu, vienu jaunu. Tālāk jau ir zosis. Latvijā ir vairākas zosu sugas. Katrai no tām ir savas balss īpatnības. Un laika gaitā der izzināt tās un katram piemērot atsevišķu svilpīti. Šī ir viena no zosu svilpīšu veidiem. Pieredze no manas personīgās dzīves, kad iegādājos svilpi ārzemēs, ne Eiropā, atnāca svilpe un zosu medībās tiklīdz tiek izmantota visas mūsu jau vietējās zosas, kas ir sējas, baltpieres, pavisam pretējā virzienā. Un kā mednieks, kurš, teiksim, mani pavadītajās medībās, mans tēvs teica, ka tā esot beigtu zosu balss. Tā kā izmantosim mums pazīstamu valodu, mūsu putniem pazīstamu valodu un lietosim atbilstošām medījumu putnu sugām nepieciešamās svilpes. Mazie plēsēji te ir lapsas, jenotsuņi, arī caunas un ūdeles. Tas varētu būt zaķa bļāviens. Ja nu gadījumā dzirdiet mežā šādu skaņu, tad lapsas riesto. Šeit ir populārākā pieejamā svilpe, butulo. Ražotājs ir arī pievienojis rokas grāmatu, kā nošu līniju, pēc kurai sekojot ir veiksmīgas stirnāžu medības. Skaņa butulo svilpē izklausās apmēram tā. Šeit te ar roku galā aizliekot ir iespējams šo skaņu mazliet variēt. Lai būtu veiksmīgas medības un jūsu atdarinētā skaņa būtu maksimāli tuva tāda, kāda dabā, ir jāpavada neskaitāmas stundas treniņos. Ņemiet katru iespējamo pieredzi, trenējieties, veltiet tam laiku, lai šī te kultūra augtu un arī jūsu, kā mednieka, pieredze būtu krāšņāka.
Medībās ar lamatām Latvijā mēs galvenokārt izmantojam divu veidu slazdus. Bebriem šāda izmēra slazds un caunām un Amerikas udlēm tāda paša principa, vienkārši divreiz mazāki slazdi. Rāmveida slazdi vai citi sauc viņus par koniberu tipa slazdiem. Tātad slazdu uzvilkšana svarīgs moments no zināšanām un no drošības viedokļa. Tātad slazds sastāv no divām atspērēm katrā pusē. Sākumā tad viņas ir jāuzvāk. Un tam mēs izmantojam rāmveida slazdu saspiedējus. Man ir šāds stilīgi uzbūvēts saspiedējs. Veikalā ir nopērkami dažādi. Noteikti rekomendēju tos izmantot. Tātad uzliekam šo saspiedēju uz atspēres galiem. Saspiežam kopā. Sākumā saspiežam vienu atsperi. Un tad atkārtojam šo darbību ar otru atsperi. Esam saspieduši. Un tagad ir jāuzliek drošinātājs. Tātad pirmā darbība ir uzvilkt atspers, nodrošināt. Otrā darbība mēs jau te iekārtojam šo sprūdu mēlīti. Ieliekam vietā. Šīs ūsiņas pieregulējam, tā lai bebram peldot cauri. Šīs ūsiņas aizņemt praktiski lielāko daļu šī rāmja. Un varētu teikt, ka slazds šobrīd ir sagatavots darbam. Tātad sausais treniņš, lai parādītu, kā jau reālā situācijā lamatu būtu jānostiprina. Izduram cauri vienai atspērei. Izduram cauri otrai. Un svarīgi viņas nospriegot tā, lai slazdiņš stāvētu stipri. Tātad ūdens mums būs mazliet pāri lamatai. Tagad ir brīdis, kad varam šos drošinātājus taisīt vaļā. Reāli, kad bebrs peldēs cauri, viņš nospiedīs šīs ūsiņas un lamats aizsirtīsies. Šajā brīdī, ja lamats būs nostiprināts tikai ar šādiem diviem kociņiem, noteikti mēs pazaudēsim gan bebru, gan lamatu. Tāpēc obligāts nosacījums ir metāla trosīte, ar kuru mēs piestiprinām šo lamatu pie tuvējā koka. Tātad šeit esam atraduši bebraini, kur ir reāli postījuma vieta un tiek regulāri apludināts apkārtējais mežs. Tāpēc mednieku pienākums ir rūpēties par saviem kaimiņu līgumiem un vienmēr, kad sauc palīgā, būt atsaucīgiem un nākt palīgā tikt galā ar bebru postījumiem. Tātad šeit ir bebru māja, mēs esam nolaiduši ūdeni. Šeit es stāvu pie visam svaigas šļūkas. Tur ir svaigākie grauzumi, tāpēc mana izvēle ir šī te bebru nākšanas vietā ārā arī ielikt šo te lamatiņu. Tātad lamatu būtu vēlams ievietot līdz ar ūdens malu. Un ja mēs šeit esam palaiduši ūdeni nost, tad jārēķinās to, ja es tagad ielikšu to lamatu, tad varbūt vēlāk jau viņa būs ārpus ūdens. Šobrīd ūdens līmenis šeit ir stabils, tāpēc es varu jau droši ievietot lamatu. Tātad sameklējam attiecīgo dziļumu. Šis būtu pietiekams. Tad ar sagatavotiem kociņiem nostiprinam šo te lamatu, piedurot zemē. Svarīgi, lai lamata stingri stāvētu. Nākamā svarīgā darbība ir atdrošināt mūsu uzvilktās atspēres. Atdrošinu. Un trešā darbība ir piesiet šo te rāmīti pie blakus koka. Es kā meža strādātājs izvēlos šādu veidu veidot to pluķīti netaisu kastes. Tāpēc, kad viņi ļoti ātri izdarāms. Un pats galvenais, kā mēs aizkadrā runājām, tas, kad ar ko mēs atšķiramies no Sibīrijas medniekiem un Kanādas medniekiem, ka mūsu slazds ir jāmaskē no cilvēka, nevis no dzīvnieka. Un šāda veida bluķīši viņi jau sauga ar mežu un nekrīt acīs nemaz. Ja? Tātad, ko es pa bluķītim vienā galā ir režģis. Ja? Pa pamatbarību es personīgi vienmētu bebru.
Es nezinu, kāpēc, bet visiem plēsējiem ļoti garšo bebrs. Un es viņu ievietoju slazdā tā, lai gaļa būtu pret restīti. Ja, jo, lai vara pie viņas tik klāt putni, baroties. Jo putni ir tie, kas nodod informāciju. Mežā tas ir kā radio vietējais. Kā radio vietējais, kā avīze, kā jebkurš slasts ir jāsien. Jebkurā gadījumā jāsien, un jāsien viņš ir pamatīgs. Konkrētai vietai izvēlos konkrētu garumu trosīti. Ja, apliekam pirmais riņķī. Svarīgi metāli, ja? Jā, protams. Viņi ir metāli. Svarīgi ir metāli. Slazds rāmīts. Es rāmīšu, kā saka, neko tādu. Tomēr labāk ir es izvēlos ar šķērēm viņas likt. Tā es viņas esmu iesaucis ar šķērēm, gan bebriem, gan saunai. Ko es esmu novērojis, kad mēs pat nespējam iedomāties reizēm, kam viņi paspēja, var palīst garām. Ja? Tā kā uzliekot tā mēlīti, ir maksimāli jācenšas ar domu, lai viņi būtu vidū. Ja? Un lai viņi tiešām un ir labi, ka viņi bišķīt kustās, ja? Jo viņi tad jūtās drošāk, tā mēlīte. Jo viņi, ka nav pretestība, viņi vairs nelien, bet viņi jau tā kā dodās, ja? Nākošais, es jau redzu, ka sataisīts man ir, ar ko nostiprināt. Ielieku, jau var drošinātājs taisīt vaļā, ieliekam iekšā. Bišķi paliecam uz augšu, lai viņi tā kā stingrāk paliek. Ja. Uzliekam dubult drošību. Tomēr šiten arī. Šito arī ļoti vienkārši. Un viņu atskrūvējam. Ja. Šī lietai vajag pievērst uzmanību. Es sākumā, kamēr mācījos, es biju izdomājis, ka, lai nebūtu rokas jāsaldē un viss ātrāk izdarāms, ir tādi, ja nebūtu jāskrūvē vienkārši āķīti. Čiks aizmetīs un būs labi. Karabīnīt, jā. Karabīnīt. Cauna kādu brīdi tur cīnās pēc savas dzīvības. Un man bija ļoti daudz gadījumu, ka viņi attaisa viņu vaļā, šo karabīnīti. Ja. Tā kā vajag likt tikai un aizskrūvēt kārtību. Manā mednieka stāžā pat vienreiz šo atskrūvēja vaļā. Es domāju to, ka viņš nozakts, man tas slasts ir, jā. Bet, kaut kāda iekšē intuīcija lika meklēt, jā. Un es 15 metri tālāk atradu, kad man cauna ir atskrūvējuši vaļā. Tā kā šai lietai vajag nopietni pievērst uzmanību. Šī dubultā drošība. Otrs, Jāni, tu man pats teici par tā pelēm, kad veido. Es gan saku tā, ka pele ir slazdotāja lielākais ienaidnieks, jo viņi praktiski vienā naktī var sabojāt kažoku caunē. Tā kā es daru gluži pretēji, ja parādās peles, es pārvietoju to slazdu. Vai ir otrs variants, tad es vairs nelieku šos drošinātājus, ja? Un slazdas aizsārtoties, krīt un viņi paliek karājoties. Un tad jau vairs neviena pele klāt netiek. Es slazdas izvietoju tā, lai es braucot no mašīnas redzētu no ceļa. Ja? Tad vienkārši braucot garām, viegli sabrenzējos, apskatos tālskatīgi, vai viņš nav aizkritis, vai viss kārtībā. Un otrs nosacījums ir tas, ka nepaliek pēdas. Ja? Nebūs kādam cilvēkam akli interesi iet skatīties, kas tad tur ir. Un cik bieži, protams, siltāks laiks ir biežāk jāskata, ziemā var retāk skatīt, būs gan riskēt ar pelēm, ziemā retāk skatot, bet no skatīšanas viedokļa, ko es esmu novērojis un visiem iesaku, tanī brīdī, kad ir bijis mīksts laiks un uzrauj sērsni pēkšņi, ja? Tad brauciet katru dienu. Jo man ir bijušas tādas situācijas, kad stāv mēnesis slasts, nekas viņā nav iekritis. Ja? Un vienā nedēļā, kad uzrauj sērsni parādās, ja? Es no slazdas izņēmu 7 caunas.
kustība sākās. Ja? Jā, jo acīm redzot, viņai pa to sērsni ir vieglāk un tālāk viņa staigā. Viņai vieglāk pārvietoties. Ja? Tas ir rādītājs. Tur 1 nedēļas laikā tas ir bijis. Ja? Ka vienkārši man sanāca vienmēr garām braukt, un es tik skatos no rīta atkal iekšā. Nu, katru rītu. Es domāju, cik ilgi, un pēc tam bija atkal klusums. Bet sērsni, jā. Medības ar slazdiem ir ļoti efektīvs medību veids, jo viens mednieks var izvietot vairākus slazdus ļoti plašā teritorijā. Attiecīgi, viens mednieks spēj kontrolēt ļoti lielas platības, kuras medījot uz gaida ar ieroci, mums būtu daudz ierobežotākas laikā un vietā. Kāpēc ir jāmedī? Teiksim, plēsēji. Šeit man rokās ir nomedīta akmens cauna, jau ģērēta. Tātad viens rezultāts, ko mednieks iegūst no sīko plēsēju medībām, ir šī skaistā trofeja, kuru var izmantot dažādos veidos. Otra lieta, domājot par sīko plēsēju medībām, ir jāatcerās, ka mums kā medniekiem ir atbildība rūpēties gan par medījumiem, gan par nemedījumiem dzīvniekiem savās medību platībās. Un tātad kontrolējot šo te mazo plēsēju skaitu, kas būtu cauna, Amerikas ūdele, jenotsuns, lapsa, mēs noteikti atbrīvojam dzīvotni priekš visiem uz zemes ligzdojošiem ūdensputniem. Mēdnis rubenis kaut vai nav medījams, tāpat mums jārūpējās ir arī par šīm populācijām. Bebra gadienā arī mums ir skaista trofeja, bebru ādas izskatā un, protams, vēl gaļa, ko varam lietot uzturā, bebru dziedzeri, kurus arī var dažādi izmantot. Un atkal jau tas pats. Mednieks ir atbildīgs par to, lai mūsu grāvju sistēmas, kanalizācijas sistēmas vai kaimiņu mežs nepārplūstu. Tāpēc mūsu pienākums ir rūpēties, aktīvi medīt, un slazdošana ir viens efektīvs medību veids. Noskatoties šo filmu, domāju, ikvienam top skaidrs, ka, lai labi profesionāli iemācītos jebkuru no šiem te individuāliem medību veidiem, tas aizņems medniekam daudzus gadus, lai praktizētu un uzlabotu savas prasmes. Un, manuprāt, tieši tas arī ir tas skaistais medībās, kad šo lielo skaisto medību grāmatu mēs varam lasīt visu dzīvi un vienalga beigās kaut ko vēl īsti nezināt. Tāpēc veiksmīgu medību rezultāts vienmēr būs tieši proporcionāls tam laikam, kuru mēs būsim pavadījuši mežā, tām stundām, ko ar savām kājām būsim mērojuši pa meža taku. Ar to arī novēlu jums apgūt, kļūt labākiem ikvienā no šiem te individuāliem medību veidiem.